Labdien, mans vārds ir Ilmārs Āboliņš. Esmu Sijā Dojas Latvijā produktu līniju vadītājs un atbildu par traktoriem John Deere. Šodien iepazīstināšu jūs ar jaunajiem 8 Rīgas sērijas traktoriem. Tātad John Deere 8. sērijas flagmani. Ja mēs runājam par jaunajiem 8 Rīgas sērijas traktoriem, tad ir jāpiebilst tas, ka šie ir vienīgie rūpnieciski ražotie traktori pasaulē, zirgspēku jaudā no 300 līdz 500 zirgspēkiem, kuru šasija ir izveidota speciāli 4 ķēžu piecvieti. Un šeit nav runa par artikulārajiem traktoriem, bet šie ir tradicionālie traktori. Tāpēc varbūt vairāk pieskarsimies pirmām kārtām tieši pašai šai 4 ķēžu pieciņas sistēmai. Sāksim varbūt ar aizmugures kāpurķēdēm, un šī gadījumā mēs redzam, ka šeit ir pozitīvās pieciņas kāpurķēde, un viņas konstrukcija ir veidota tā, ka šī kāpurķēde sastāv no 3 lieliem attiecīgi monolītiem blokiem. Pirmais bloks, tas ir pieciņas ritenis ar savu korpusu, otrais bloks ir vadriteņi, un trešais bloks ir amortizējoši balstriteņi. Visi šie 3 bloki var savstarpēji viens pret otru padoties, un tādā veidā kāpurķēdes tiek labi amortizētas un vieglāk pārvar dažādas šķēršļus un nelīdzenas virsmas. Pats kāpurķēdes izpildījums ir Kamsora ražota kāpurķēde 4500. sērija. Šī sērija ir īpaši domāta tieši lauksaimniecības tehnikai, lauksaimniecības darbu veikšanai. Speciāli izstrādāts materiāls, kur izstrādē lielu devu savus zināšanu, devuši arī John Deere speciālisti. Kas attiecās uz priekšējām kāpurķēdēm, tad priekšējā kāpurķēdēm nav šāda veida amortizācijas sistēma, kā tikko mēs pieminējām aizmugures kāpurķēdē, bet arī, protams, šīs ķēdes izmērs un konstrukcija nedaudz atšķirās, jo tur ir tikai 2 balstriteņi, un tas tāpēc ir mazliet citādi. Runājot par kāpurķēdēm, ir pieejami 2 dažādu platumu kāpurķēžu varianti priekšsasī un 3 dažādu platumu kāpurķēdes aizmugures sasī. Pašas kāpurķēdes mums var tikt uz asīm novietotās dažādās šķērsbāzes attālumos. Daudzi klienti šos traktorus izmanto ļoti universāli. Viņi izmanto šos traktorus virsmaislošanai kultūra augu. Un šī brīdī mums ir būtiski, kāda ir šī traktora ķēžu šķērsbāze. John Deere piedāvā 4 dažādas versijas, 1,93 m, 2,3 cm, 2,23 un 3,5 cm platas šķērsbāzes. Tā kā būs piemērots jebkuram no jums. Un tālāk jau nedaudz vairāk parunāsim tieši par priekšējo asi. Tātad, ja vairāk runājam tieši par traktoru priekšējo asi, tad šeit mēs redzam, ka traktoru priekšējā asa ir būtiski atšķirīga no riteņu traktoriem. Jo šī gadījumā John Deere kā ražotājs ir izstrādājis speciāli priekšējo tiltu, tātad, kas ir pastiprināts, paredzēts īpaši lielākām slodzēm, kādas veidojās strādājot ar kāpurķēdēm. Un šī konstrukcija, šie visi pārnesumi šajā mehānismā ir veidoti pamatīgāki, stingrāki, arī viss sastāvs, saturs, kā šī konstrukcija tiek stiprināta, konstrukcija, kas nodrošina stūrēšanu, ir veidota pamatīgāka, īpaši atbilstoši tieši darbam ar kāpurķēdēm. Un tagad, kad mēs esam beiguši apskatīt šie traktora gaitas iekārtu, pievērsīsim nedaudz vairāk savas uzmanības tieši pašai traktora vēselē, teiksim tīri, skaisti runājot, traktora dzinēji. Tātad John Deere traktora dzinēji joprojām. Traktoros tiek uzstādīti, John Deere ražoti, John Deere konstruēti, John Deere testēti un pārbaudīti dažādos apstākļos, speciāli lauksaimniecības mašīnām domāti dzinēji. Šī gadījumā, ja mēs runājam par sēriju 8 Rīgas, tad te ir 9 litru dzinējs, un attiecīgi 2 mazākie modeļi saņem šo dzinēju ar 1 turbīnu, tas ir variogeometrijas turbīna, un 2 lielākie modeļi saņem ar 2 sērijas rindā novietotām turbīnām. Pie paša dzinēja būs atkal daži jaunumi, bet par tiem detaļās sīkāk jums varbūt parādīsim tieši sarunas gaitā. Gribu jums tikai piebilst to, ka šie dzinēji ir nedaudz izmainījuši savu dzesēšanas sistēmu.
jo vecais variku ventilators ir aizstāts ar viskozu ventilatoru un atsevišķi dzinēja elementi, kas bija novietoti iepriekš dzinēja aizmugurē, šobrīd ir ieguvuši sev jaunu vietu un ir atceļojuši atpakaļ uz dzinēju priekšu. Dzinēji joprojām ir slaveni ar savu lielo jaudas rezervi, ar savu papildu jaudu atsevišķos darba funkciju veikšanai un ar to, kad strādā stabili un ilgmūžīgi. Un tad varbūt atkal dosimies uz nākamo punktu. Esam iepazinušies ar 8RX traktorā uzstādītajiem dzinējiem, un nākamais svarīgais mezgls ir transmisijas. 8RX sērijas traktoros ir uzstādāmas divu veidu transmisijas. Viena jau ir labi pazīstamā mehāniskā E23 transmisija, kur nodrošina 23 pārnesumus uz priekšu un 11 atpakaļgaitā. Transmisija ir izmantojama gan automātiskajā, gan pielāgotajā, gan manuālajā režīmā, atkarībā no tā, kāda ir mūsu veicamie darbi, kāda ir mūsu agregāti un kā mēs uzskatām pareizāk rīkoties savā saimniecībā. Tāpat mazākie modeļi jaudā līdz 370 zirgspēkiem ir aprīkojami ar autopower vai IVT transmisiju, kas jau ir mehāniskā, kas ir hidrauliska atvainojos transmisija, bet līdz pat 50% jaudas šajā transmisijā, jebkurā režīmā tiek pārnesta uz kāpurķēdēm mehāniski. Protams, IVT transmisija būs varbūt jau ērtāka lietošanā, bet šī transmisija nebūs pieejama jaudīgākajā modelī. Un, ja mēs runājam par šo transmisiju, tad hidrauliskā transmisija jau būs pieejama ar īpašu vadības sviru, ar Command Pro sviru, kuru mēs pazīstam jau no citām John Deere traktoru sērijām. Un šī svira ļaus mums veiksmīgi saprogrammēt dažādas vadības funkcijas uz vienas sviras. Jo svira ietver sevi 11 konfigurējumus taustiņus, un šie taustiņi spēj nodrošināt mums dažādu iekārtu, gan izsokus vadām mašīnu, gan traktoru funkciju nodrošināšanu ļoti plašā spektrā. Tas var būt par transmisijām, jāpiebilst to tikai, ka arī šajā kāpurķēžu traktorā maksimālais pārvietošanas ātrums ar abām transmisijām ir līdz 42 km/h. Tātad esam apskatījuši dzinēju, un šobrīd jau varam palūkoties uz šo traktoru vēlreiz kopumā. Ja mēs palūkojamies kopumā, tad mēs redzam, ka traktors ir ieguvis jaunu dizainu. Viņa motora pārseks ir kļuvis šaurāks, laidenāks. Tādā veidā operatora redzamība, pārvietojoties virzienā uz priekšu un veicot darbus, ir kļuvusi vēl labāk. Praktiski, ko gribētu jums teikt, ka šeit ir vēl viens ļoti liels jaunums. Un šis jaunums ir absolūti jaunā John Deere kabīne, kas ir kļuvusi lielāka, kas ir kļuvusi augstāka. Kabīne ir kļuvusi šobrīd iekšpusē augstāk par 5 centimetriem, un tas ir pateicoties tam, ka jaunu vietu ir atradis kondicionieris, kas tagad ir novietots jau zem operatora kājām. Līdz ar to šī telpiskums, komforts vadītāji ir kļuvis vēl lielāks. Pati kabīne, ja mēs skatāmies no ārpuses, tātad ir iegūs arī jaunus spoguļus, ir iegūs jaunu apgaismojumu pakotni. Šis izvietojums ir būtiski mainījies. Bet pats galvenais, ja mēs pievēršam šai kabīnei uzmanību no ārpuses, ir tas, ka šī kabīne ir uzstādīta uz speciāli veidotas kabīnes amortizācijas sistēmas. John Deere ir izveidojuši šiem 8RX sērijas traktoriem īpašu kabīnes amortizācijas sistēmu, kas ir mehāniski 4-punktu amortizācija, kas savu darbību garantē ar šo 4-punktu amortizāciju un stabilizācijas atsaitēm, kas nodrošina ļoti komfortablu braukšanu šajā kabīnē. Pašā kabīnē iekšā, ja mēs ielūkosimies, tad mums ir kļuvis ērtāk uzkāpt šajā kabīnē, jo pakāpieni ir kļuvuši nedaudz platāki, un mēs pēc vajadzības varam iestatīt šo pakāpienu iekāpšanas leņķi. Tāpat kabīnei ir daudz vienkāršāk atvērt durvis, jo kabīnes slēdzeni ir novietoti šobrīd kabīnes durvju apakšā, un kā jūs redzat, es pat nekur nepakāpjoties varu brīvi atvērt šīs kabīnes durvis.
Varbūt pienāksim drusciņ tuvāk ar modro digitālo aci un paskatīsimies, kas tad ir iekšā šajā kabīnē. Tātad šī jaunā plašā kabīne ir iegūsi jaunu stūres statni. Kabīne ir iegūsi jaunus, mūsdienīgus, modernus sēdekļus operatoram, kur jau mūsu modernākajā versijā šis sēdeklis ir aprīkots ar pilnīgi elektronisku regulējumu pakotni. Un, protams, operatoru komfortam ir pieejama jau arī 2 zonu masāža, kas būtībā ir ekskluzīvs pasākums traktoru tirgu kā tādu. Tāpat ir jauna vadības konsole, jauns informācijas centrs skārieņjūtīgs, kas nodrošina ļoti augstas kvalitātes informācijas nodošanu, protams, brīvroku sistēma. Un, protams, ka šajā visā ir jaunie vadības monitori, kas jau ir 4. paaudzes John Deere monitori, kas nodrošina vismūsdienīgāko, vismodernāko pieeju saimniekošanai un nodrošina ļoti plašas funkcijas, lai operators varētu veiksmīgi strādāt uz tīrumu, lai operators varētu veiksmīgi apmainīties ar informāciju ar saimniecību, lai operators varētu iegūt palīdzību no dīlera servisa cilvēkiem. Tas viss šajā kabīnē, šajās vadības ierīcēs tiek nodrošināts attālināti, un tas uzlabo mūsu ikdienas sajūtas. Protams, kaut neliels sīkums, bet kabīnē ir nākuši klāt arī jauni kāju balsti, jo strādājot garās stundas visu garo dienu, ir, protams, labi, ja mēs varam pamainīt savu pozīciju, jo sēdošs darbs ir un paliek sēdošs darbs, kaut arī traktorā, ar kuru mēs veicam darbus, nemitīgi pārvietojamies. Tāpat tās kabīnē ir būtiski uzlabots mikroklimats, jo šobrīd kabīnē tiek padots gandrīz par 50% vairāk gaisa nekā iepriekš, kas nodrošina kabīnes ātrāku iesilšanu, kas nodrošina svīdumu brīžos, kad tie veidojās ātrāku nopūšanu, un kas gala rezultātā nodrošina labāku gaisa apmaiņu un īpaši labus apstākļus operatoram strādāšanai. Tas varbūt ir īsumā par šo kabīni, bet ja jūs paskatieties jumta daļu, tad jūs redzat, ka šobrīd šajā jumta daļā ir izvietoti ļoti jaudīgi un mūsdienīgi darba gaismas lukturi. Šajā lietā ir pieejami tātad līdz 22 darba gaismas lukturiem LED lukturi, un to radītais gaismas apjoms un izgaismotā teritorija ir pat par 40% lielāka nekā tuvākajam sekojošajam konkurentam, kas piedāvā nākošo labāko piedāvājumu tirgu. Tātad vēl noslēgumā par kabīni, tad mēs esam atnākuši uz kabīnes aizmugures daļu, un aizmugures daļā gribētu jums īpaši uzsvērt, ka šie traktori jau savās jaudīgākajās un bagātīgākajās versijās ir aprīkoti arī ar video kamerām, kuras palīdz mums labāk pārskatīt aizmugures 3-punktu uzkari, kā aizmugures kamera, un šāda pati kamera ir arī priekšā motora pārsegā, kas mums nodrošina ļoti labu pārredzamību uz priekšējām sakadēm. Tātad, ja runājam par pašu traktoru hidraulisko sistēmu un par 3-punktu aizmugures uzkari, tad ir jāpiezīmē tas, ka šie traktori ir aprīkoti ar jaudīgiem hidrauliskajiem sūkņiem. Jau bāzē traktors 8RX ir aprīkots ar 227 litru maksimālas ražības hidraulisko sūkni, un kā papildus opciju varam izvēlēties, ja tas ir nepieciešams 321 litri minūtē ražīgu sūkni. Pati 3-punktu uzskare ir nedaudz pavirzījusies uz traktora aizmuguri. Viņa ir par 15 centimetriem vairāk panākusi ārā nekā tas ir bijis ierasts riteņtraktoros. Tas ir tāpēc, lai nodrošinātu šo traktoru augsto manevrēt spēju, jo jūs varat ticēt, varat neticēt, bet 8RX traktora apgriešanās diametrs ir tikai 10,7 metri, kas ir krietni pat labāks nekā riteņtraktoriem. Uzskari tradicionāli tātad ir pēc savām celtspējām līdzīgi kā vecajos traktoros iepriekš jau pieejamajos. Maksimālā celtspēja nedaudz pārsniedz 12 tonnas. Hidraulisko izvadu skaits var būt līdz pat 6. Protams, kā jau mūsdienīgos traktoros, visas tātad tiešās hidrauliskās pieslēguma vietas ir pieejamas. Locens sistēma var būt vai nu puscolā vai 3/4. Tāpat ir pieejamas dažādas bremžu sistēmas,
Un, protams, ka kā jau mūsdienu mašīnās, arī šeit ir jūvārpsta, mazākajos traktoros varbūt arī 540 apgriezieni, jaudīgākajos divos modeļos standartā būs 1000 apgriezienu minūtē. Savukārt kā papildus opciju jūs varat izvēlēties 1000 vai 1000 ekonomisko režīmu. Tas īsumā varbūt būtu tas, ko mēs gribējam jums pateikt šeit par traktoru, apejot viņam apkārt, uzsverot šos galvenos punktus, kas ir, bet vēl nedaudz noslēgumā paskatīsimies uz šo traktoru pilno masu un uz svarojumu. Tā kā 8RX sērijas traktori ir paredzēti darbam tīrumā, un tas ir darbs, kuros mums ir jānodrošina ļoti liela jauda un jānodrošina ļoti laba vilkspēja, tad šie traktori ir ļoti labi izsvaroti. Traktora pašmasa ir 18,7 tonnas, un ņemot vērā to, kā šis traktors ir izsvarots, praktiski pat ļoti smagos darbos nav nepieciešama priekšējā atsvara. Šī gadījumā viņi ir uzstādīti šim traktoram, jo traktors mums dosies demonstrāciju tūrēt pa Latvijas saimniecībām, un, protams, mēs varam saskarties arī ar apstākļiem ļoti sarežģītu reliefu un ar ļoti smagu veiktspējas nepieciešamību. Tāpēc vissmagākajiem apstākļiem traktoram, protams, var uzstādīt papildus šos atsvarus. Ja jums ir nepieciešams šo traktoru aprīkot ar priekšējo aprīkojumu, tad ir iespējams šim traktoram papildus uzstādīt arī priekšējo 3-punktu uzkari, un šī gadījumā jūs jau varat arī uz priekšējās uzkares likt dažādus darbarīkus, ar kuriem jūs strādāsiet. Kopējā traktora pieļaujamā masa ir 24 tonnas, līdz ar to liederīgā krava, liederīgais svars, kas var gulties uz šo traktoru, ir 5,3 tonnas. Un tas ļauj šo traktoru agregātēt ļoti dažādiem darba rīkiem. Ja jūs ir ieinteresējis mūsu traktors John Deere 8RX, un ja jūs vēlaties šo traktoru redzēt savās saimniecībās, vēl ir iespēja pieteikties uz pēdējām vietām šī gada demonstrācijā. Vērsieties pie mūsu pārdošanas speciālistiem savos reģionos, vērsieties patiešo mūsu galvenajā centrā Ķekavā, Ceļazemē, un mēs būsim priecīgi ar jums sadarboties, parādīt šī traktora spējas un ceram, kad nākamreiz jau tiksimies tīrumā. Paldies, ka uzklausījāt! Visu labu!